Rotācijas ķermeņa lode. Par lodi sauc rotācijas ķermeni, kas izveidojas pusriņķim, rotējot ap taisni, uz kuras atrodas diametrs. Tagad mēs iztēlosimies, ka mūsu pusriņķis ir loks AB, un ja viņš rotē ap asi AOB, nosauksim tā taisni, tad izveidojas virsma, ko sauc par sfēru. Un šis te pusriņķis AB arī tiek saukts par veiduli. AB mums ir garumā diametrs, un rādījus mums ir attālums no punkta O līdz jebkuram punktam uz šīs te sfēras, jeb uz lodes virsmas. Lodes virsmas laukumu var aprēķināt 4πr kvadrātā. Savukārt tilpumu 4/3 πr kubā. Ja mēs skatāmies šķēlumus, tad šis te mūsu sfēras lodes šķēlums ar gaišu zilo plakni, vienalga cik augstu atrodas, ejot caur lodi, veido riņķa līniju. Paskatīsimies priekšstatā. Un vienā brīdī pie paša augšējā vai apakšējā punkta šis šķēlums ir punkta veida. Ja mums ir jāatrod kāda šķēluma rādījus, un šis šķēlums atrodas D centimetrus metru mērvienības attālums līdz lodes centram, šis te šķēlums. Tad šī te šķēluma rādījus atrod R mazais ir vienāds ar kvadrāta sakni no lodes rādījusa kvadrāts mīnus šis te attāluma līdz centram kvadrāts. Vienalga, kā mēs rotēsim lodi, šķēlums ar plakni vienmēr būs riņķa līnija. Vienalga, kā mēs šo plakni pārvietosim pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, šķēlums būs riņķa līnija, izņemot augšējos galējos un apakšējā galējā pieskarpunktā. Ja mēs paskatāmies, kas mums ir teikts formulu lapā, tad nekas daudz, šīs te divas formulas, virsmas laukums un tilpums. Paldies par uzmanību!